Turpinās cīņa pret miskastes dedzināšanas fabriku Drēliņos un citur Latvijā, Salaspilī un jau Rīgā. Ejam paskatīties. Arī Salaspilī grib būvēt šādu te, tā kā tas ir ļoti aktuāli ne tikai Rīgā un Drēliņos, bet jau reka citās pašvaldībās. Tā kā, šis jau kuro gadu, kā es teicu, iet jau, spītīgi atsakās saprast to, ka šeit to negrib, bet var jau saprast, pretī ir liela nauda. Pretī ir uzņēmumi, kas to grib būvēt, un te no Eiropas vest mēslus un pelnīt uz to, un tā teikt uz Latvijas iedzīvotāju veselības rēķina. Grib šādus te. Artūrs Klēbaks arī pats dzīvo Drēliņos un pie viņu mājām tieši tāpat kā Raiders Raicis, kurš arī te kaut kur ir mašīna, redzēja, nopirkot arī ir pret šo te. Un viņi negrib. Artūrs kā reizi tikko bija Spānijā, Tenerifē un nofilmēja, kā tur notiek tas, ka tur viņi neko nededzina, pārstrādā. Mums pārstrādāšanas vietā grib primitīvāko un kaitīgāko veidu uzspiest dedzināšanu, nevis pārstrādāšanu. Un tas nav pareizi. Filmēja, kā tur notiek tas, ka tur viņi neko nededzina, pārstrādā. Mums pārstrādāšanas vietā grib primitīvāko un kaitīgāko veidu uzspiest dedzināšanu, nevis pārstrādāšanu. Un tas nav pareizi. Tā darīt nevajag. Vajag, ja grib kaut ko darīt ar atkritumiem, tad pārstrādāt, nevis dedzināt viņus indīgi. Šāda te situācija. Šodien atšķirībā no pagājušā piketiņa mazliet vairāk cilvēki, kas ir labi. Un iedzīvotāji, protams, ka šis ir iedzīvotāju jautājums. Rīgai šis būs aktuāli, jo cik tas ir tālu Drēliņu vai Salaspils. Tie visi dūmi tāpatās nāks pāri Rīgai, un mēs te to elposim visu. Tāpēc šis jautājums ir ļoti aktuāls. Reku kā reiz ir kāds Sprindžuks, kurš bija enerģētikas ministrs, kurš šo te mākslīgo enerģētikas klimata ministriju vadīja. Tagad, kad Trumps paziņoja, ka izstāsies no tā Parīzes līguma, procedūra uzsākta, tagad mēs tā kā muļķi izskatāmies ar kaut kādu enerģētikas klimata ministriju, zaļo kursu un visu pārējo. Un šis kā reiz ir interesanti, ka šis iet pret zaļo kursu, tā kā viņi te paši ir sapinušies, jo zaļais kurs, ja tādam gribētu kāds ticēt, būtu, ka pārstrādāt atkritumus vidē draudzīgā, saudzīgā veidā, nevis viņus dedzinātu brutāli. Nepavelti citās Eiropas pilsētās negrib neko šādu. Un te viņi joprojām mums melo. Nekas nebeidzās tāpatās. Cilvēki turpinās cīnīties pret to, jo gluži vienkārši tie, kas tur dzīvo, negrib to. Cilvēkiem pašiem tas ir jāizcīna. Tieši tāpat kā ar vēja parkiem. Jūs negribat pie savām mājām laukos vēja parkus vai lai jums izcērt mežus tur un šādi uzbūvē monstru, kas visu dzīvo dabu iznīcina. Tad jums ir jāsāk, jāatrod vietējie aktīvisti, līderi, pašiem jākļūst par tādiem un jāiestājās pret pašiem Latvijas iedzīvotājiem, jebkurā jautājumā ir tas jārisina. Un tie, kas grib organizētāk darīt, droši nāciet www.jaunatvieši.lv, aizpildiet anketiņu, mēs jums sazināsimies, palīdzēsim, kļūsiet par biedriem. Tie, kas gribēs mierīgi kandidēt par pašvaldības vai pat saimnes vēlēšanās, kāpēc gan ne, mēs esam atvērti. Mēs speciāli nodibinājām jaunatviešus, lai visi Latvijas iedzīvotāji varētu iesaistīties, kuri grib nodibināt partiju. Nav vienkārši, mēs izgājām cauri tam sarežģītajam ceļam. Tagad jau mums ir 1250 biedri. Visos 42 novados mums ir biedri, tā kā kandidēsim arī pašvaldību vēlēšanās. Mēs gribam dot platformu, iespēju, lai cilvēki var to izdarīt. Paldies visiem, kas skatījās. Mani sauc Rudolfs Brēmans. Pievienojieties droši šim te profilam vai te TikTokā, ielikšu arī vēlāk YouTube'ā un Facebookā šo tiešraidīti, nosūtiet kādam linku un prieks bija jūs redzēt. Tiekamies atkal drīz, baigi augsts ir.